10. novembrī 7:00 Tukuma ledushallē notiks šā rudens krāšņākais notikums cīņu sportā – starptautiskais cīņu šovs Milzu cīņas Tukumā, kurā piedalīsies sportisti no Čīles, Francijas, Afganistānas, Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Vakar galvenais mačs būs boksa cīņa starp Latvijas labākajiem vidējā svara bokseriem Sergeju Savrinoviču un Gati Skuju, un tajā mēs uzzināsim, kurš ir tiesīgs saukt sevi par stiprāko. Sergejs Savrinovičs, kādreizējais kikboksers, kurš 2 reizes kļūst par Latvijas čempionu kikboksā. Sergejs 2 reizes uzvarējis starptautiskajā amatieru boksa turnīrā Knīša kauss, un šobrīd ir viens no labākajiem Latvijas profesionālā boksa vidējā svara bokseriem. Gaidāju mačām, es trenējos katru dienu. Skriešana, boksa, trenējos es TM Security poligonā. Sparring partneriem es trenējos gan Tukumā, ar Juri Ivanovu, ar Jāni Černovski, un Rīgā es trenējos Mevī džimā. Pirms tam sparingoju arī Active Life ar Andreju Barabānovu. Cīņai es domāju, esmu gatavs. Es esmu pārliecināts, ka esmu gatavs. Es, protams, mēģināšu uzvarēt. Tas jau nav svarīgi, vai nav nokauts, vai punktiem galvenais uzvarēt. Mans treneris ir mans arī krustāvs Andrejs Dolgovs. Es trenējos pārsvarā pie viņa, es uzskatu, tikai viņš ir mans skolotājs boksā. Sportists ilgu laiku cīnies ar mikrosavainojumiem, un tagad pēc ilgākas pauzes gatavs atgriezties ierindā. Neesmu bijis ringā pusotru gadu, drusku pat vairāk varētu tā teikt, kaut kādu gadu un 7 mēneši. Par savu pretinieku, jā, viņš ir aizdījis. Viņš pirms tam ir bijis Latvijā, boksējis amatieros labi. Anglijā, cik es zinu, arī labi startējis. Cerams, ka būs labā formā. Gatavojamies jau mēs abi cīņām. Manu boksēšanas stilu droši vien uzskatu agresīvu, es tā domāju. Es visu laiku eju uz priekšu, mēģinu vairāk fiziski salauzt pretinieku. Laikam arī morāli. Sergejam stāv priekšā nopietns pārbaudījums. Latvijas amatieru boksa čempions Gatis Skuja, kurš profesionālajā boksā tāpat kā Sergejs Savrinovičs debitējis 2005. gada martā. Skuja, atšķirībā no Savrinoviča, Latvijā nav aizdījis nevienu profesionālu boksa cīņu. Ja vēlaties redzēt, kā Agnese Boža aizstāv savu Baltijas K1 čempions titulu, kā Edgars Skrīvers apstrādā savu pretinieku, tev tur ir jābūt. 10. novembrī tiekamies Tukumā.